Jau šonedēļ Valencijā, Spānijā norisināsies FIA motorsporta spēles. 85 valstis, vairāk nekā 500 dalībnieku un, protams, to starpā arī Latvijas komanda. Kopskaitā mums būs 6 dalībnieki 5 disciplīnās, un iesim ar viņiem parunāties, kā tad viņi jūtās pirms lielā notikuma. Kas ir pirmās lietas, kas nāk prātā izdzirdot vārdu Spānija? Vīnogas un tapas. Nu, tagad noteikti tas būs šis pasākums. Saules siltums un lamīns iemāls. Protams, tagad jau ir tās sacensības, bet tā vienkārši izdzirdot vārdu Spānija, protams, siltums, skaists pilsētas. Emīl, vai tu esi bijis Spānijā? Pagaidām vēl neesmu bijis Spānijā. Kā tev liekas, kā tur būs? Nu, cerams, ka būs sīvas cīņas un siltums. Cik ilgi tu jau nodarbojies ar autosportu? Nu, man liekas, ka drīz varētu būt, vai jau ir 20 gadi. 7 gadus sāku braukt no 5 gadiem. Tad tagad tev jau ir 12. Jau gadus 18 varētu būt. Vairāk kā 10 gadi būs, jā. Bet tā aktīvi sacensībās kaut kur pie 10 gadiem vajadzētu būt. Ar autosportu nodarbojos 3 gadus. Un kas ir tavs lielākais sasniegums autosportā? Droši vien patapināt varētu būt 3 zvaigžņu gada balva. Ļoti labi. Tehniskajos sporta veidos. Bijuši 2 Latvijas čempiona tituli minibagijos un ekstrēm junioros 3. vieta Bauskā. Man noteikti tas būs Eriks Challenge, pirmā sezona. Kasparam noteikti Kartingi vairāk amatieri. Vienreiz uzvar Latvijas Racing League čempionātā individuāli. Tad komandu sastāvā arī uzvarētas sezonas. Pirmajā gadā tā pirmo reizi vispārīgi iesēdos bagijā. Pirmo sezonu nobrauc tā uz testiem, sapratu vispār, kas tāds ir. Un otro sezonu citīgi gatavojāmies un otrajā sezonā jau ieguvu Latvijas čempionu titulu. Cik liela atbildība vai lepnuma tev uzliek tas, ka tu varēsi šādā pasākumā pārstāvēt Latviju? Tas, protams, uzliek atbildību, ka jātrenējās varbūt vairāk nekā to parasti darītu, jo tomēr Latvijas vārds jāpārstāv. Un ir prieks, ka man tas izdevās tikt uz šīm motorsporta spēlēm, jo nebija viegli. Atbildības, teikšu, ir diezgan liela. Protams, par to cenšos tā nedomāt, tā, lai neradītu lieku stresu. man tā ir liela atbildība un noteikti darīsim labāko, kas mūsu spēkos. Un cerams, ka izdosies. Iepriekšējā reizē tā bija pirmā reize, tā kā cik ir labi rezultāti sasniegti un tas jau tā kā notiek vēl vienu reizi, tad atbildība liekas, kad ir liela, jā, nu, viennozīmīgi gada nopietnākā sacensība. Kādas tev ir sajūtas doties uz Spāniju un pārstāvēt Latvijas krāsas? Es ceru, ka iespējami uzvarēšu un man veiksies. Protams, centīšos parādīt visu to labāko. Sajūtas ir tādas divējādas, jo organizatori liek braukt ar mašīnu, kas man nav mīļākā mašīna, varētu tā teikt. Bet gatavojies es būšu, darīšu, ko varēšu, un tad jau redzēs, kas sanāks. Satraukums, arī tā kā nedaudz Latvijā nepopulārs sporta veids. Negluži slaloms, tieši vairāk sprinti bijuši. Līdz ar to savu specifiku, tā kā nedaudz uztraukums, kā būs mums tieši uz pārējā fona. Ir mazliet satraukums, jo es nezinu, kāds jaunais bagijs uzvedīsies. Un būs ātri jāpielāgojas pie viņam. Un ko tu novēli sev un kopumā Latvijas komandai? Latvijas komandai, protams, ka novēlu veiksmi un labus panākumus un sev to pašu. Vismaz tikpat labs rezultāts kā iepriekš sasniegt un kopvērtējumā izcīnīt vēl augstāku vietu. Pēc iespējas vairāk medaļas un vairāk punktu savākt un augstāks rezultāts. Izpildīt visu, ko paši cerējuši. Labākos rezultātus sasniegt, lai arī veiksmi ir un nesīsim mājās kausu.